Sveika, esmu fizioterapeite Linda Lediņa un parādīšu iesildīšanās, ko var veikt pirms treniņa. Sāksim tagad ar pirmo iesildīšanās daļu. Iesildīsim sirds asinsvadu sistēmu ar lēnu 5 minūšu skrējienu. Aiziet! Tagad iesildīsim gūžas locītavu un ar brīvu gūžas kustību. Te nav svarīgi, ļoti būtiski, vai tā kāja būs iet mums taisni, vai viņai galvenais būtu jābūt brīvai. Ja? Redz, pie reizes tas ir arī līdzsvaru vingrojums. Samainīsim otru. Un tālāk pāriesim, pastiepsim muskuļus, kas mums šķērso ceļu locītavu, arī gūžas locītavu. Un samainam otru. Brīva elpošana. Labi. Un tālāk pāpļosim. Ar gūžu veicam tādus kā caur priekšu līdz sāniem aplīšas rotācijas un atvēršanas virzienu. Un tagad pamainīsim gūžas virzienu, gūžas locītavu iesildīsim caur aizmuguri, tā kā uz priekšu pusaplīti uztaisam. Jā, un vēlreiz. Gūžas locītava mums diezgan lielā amplitūdā kustās, un tajā mēs viņu arī iesildam. Un uz otru pusīti. Vairāk tā kā tieši ar sēžu kustamies. Labi, un tālāk pāriesim pie krūšu, kur ir iestiepšanas sānis kā virzienā. Un izelpiņa, te var ieelpot. Principā visu laiku jau ir jāelpo, galvenais ir neaizturēt elpu. Uz vienu sānu un uz otru. Iesildīšanās arī ir nogurdinoša. Un tālāk izkustināsim plecs tādā brīvā amplitūdā, kādā jums viņš iet. To pašu atkārtojam ar otru roku. Aiziet. Ļoti labi. Un izkustināsim arī rokas. Šādi. Un neaizmirstam arī kakldaļu iesildīt, jo bieži par galvu aizmirst. Par mugurkaulu kakldaļu. Te arī ir elpošana uz izelpiņu. Tā kā pagriežam, veicam ieelpu un uz otru pusi. Jā, vēl mēs iesildam arī kakldaļu šādā virzienā. Tikai pusaplīt no viena pleca uz otru. Tādu brīvu, smagu galvu. Ļoti labi. Esam iesildījuši galvenās muskuļu grupas un varam doties uz treniņu. Lotus Pharma. Inovācijas veselībai.